2014. Gada rudenī beidzot noslēdzās sarunas starp Eiropas Savienību un Kanādu par savstarpējo tirdzniecības līgumu. Šīs sarunas ilga veselus 5 gadus, un beidzot viņas ir nonākušas gandrīz līdz Eiropas parlamentam. Eiropas parlamentā šis līgums tiks detalizēti izskatīts sākot jau principā ar šo mēnesi, ar 2014. Gada decembri, un mēs gaidām, ka plenāra sēdē viņš varētu parādīties 15. gada rudenī. Tirdzniecības līgums ar Kanādu ir ļoti svarīgs ļoti daudz iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tas stiprina transatlantisko saiti starp divām līdzīgām kultūrām, kas mājo divos kontinentos – Amerikas kontinentā un Eiropas kontinentā. Otrām kārtām no ekonomiskā viedokļa tas dos daudz lielāku iespēju uzņēmējiem gan Kanādā, gan Eiropas Savienības dalību valstīs, tai skaitā Latvijā, jo piešķirs iespējas gan piedalīties vietējos konkursos Kanādā, gan arī mēģināt atrast lielākas investīcijas savu valstu teritorijās, kā arī jaunas noietu tirgus. Latvijai, kā eksportētāju valstī, kas ir maza valsts un vietējais tirgus ir ierobežots, šādi līgumi ir vienmēr bijuši principā mūsu ārpolitikas pamatā. Līdz ar to tas vērtējums ir pozitīvi. Trešām kārtām šeit ir arī ļoti liela ģeopolitiskā nozīme, jo tīri ģeopolitiski mēs spēsim izveidot globālus standartus, kas vieno divus kontinentus, un tas atvieglos Eiropas Savienības sarunas un sadarbību ar Āzijas valstīm, jo piemērs jau būs redzams attiecībā uz Kanādu. Un, protams, tīri politiski mums jāatcerās, ka Kanāda ir Eiropas Savienības strateģiskais partneris, kuriem ir ļoti tuvs intereses arī ar Ziemeļeiropu, un Kanāda ir NATO dalībvalsts. Līdz ar to no vienas puses mums, protams, ir jāskatās uz visām detaļām, kas šajā līgumā ir iekšā, un varbūt ir atrodams kaut kas tāds, kas ir jāizskaidro vai jāsaprot pirms šī balsojuma, bet tajā pašā laikā es domāju, ka tie ieguvumi ir ļoti lieli, ja mēs ar šo līgumu iesim uz priekšu, un es ļoti ceru, ka šis līgums arī pozitīvā veidā ietekmēs jau tālākās sarunas ar citām valstīm, kas ir gan Japāna, gan Amerikas Savienotās valstis, gan arī citi lielie ekonomikas un politikas spēlētāji pasaulē. Eiropas Savienībai ir svarīgi sev parādīt no vadošās puses, ka tā ir vienota valstu apvienība, kas ir spējīga kaut kādā veidā noteikt tirdzniecības un starptautisko politiku pasaulē, nevis iet citu augošo valstu pavadā. Šajā sakarā ir svarīgi arī, ka Latvijas sabiedrība, Latvijas uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, dažādas uzņēmēju biedrības arī Latvijā saprot, par ko šis līgums ir un zina, par ko šis līgums nav. Mums ir jākliedē stereotipi, jo mums ir jāsaprot, ka ir pietiekami daudz spēki pasaulē, tai skaitā arī atsevišķi mūsu kaimiņu valstis, kuriem šāda sadarbība starp Amerikas kontinentu un Eiropas Savienību nav vēlama, jo tas nostiprina Eiropas spēku, un ja Eiropa ir spēcīga, tad viņa ir vienotāka un daudz spējīgāk ietekmēt politiskos procesus gan Gruzijā, gan Ukrainā, gan Baltkrievijā, gan Centrālā Āzijā, gan daudz kur citur. Šajā sakarā pirmo reizi 2014. Gada decembrī mums jau notika Eiropas parlamenta informācijas centrā Rīgā diskusija par Kanādas līgumu. Tika skarts arī potenciālais tirdzniecības līgums ar Amerikas Savienotajām valstīm, un bija ļoti interesanti dzirdēt ļoti daudzus argumentus no dažādiem, uzņēmēju apvienībām un cilvēkiem par to, ko šis līgums nozīmē un ko viņi ar šo līgumu saprot. Un es ceru, ka mēs šādā veidā arī turpināsim šo sarunu, jo tas arī palīdz veidot mūsu pilsonisko sabiedrību un spēcīgāku Latvijas demokrātiju. Jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādus jautājumus nozog un interpretē un izmanto tie spēki, kuri nevēlās spēcīgu Latviju, spēcīgu Eiropas Savienību un kuri izmanto dažādas bailes un stereotipus, lai attīstību bremzētu. Jo bieži mēs dzirdam, kad mēs runājam par šādu veidu līgumiem, dažādus stereotipus, kas īstenībā nemaz neattaino to, kas šajos līguma tekstos ir iekšā. Piemēram, saruna par to, ka noslēdzot šādu veidu līgumus, pazemināsies Eiropas lauksaimniecības standarti, vai kanādieši vai amerikāņi varēs tirgot Eiropas Savienības dalību valstīs lielopu gaļu, kas ir ar hormoniem bagātināta vai kā citādi, pārveidot. Mums ir jāzina, ka šajā līgumā, kas attiecās uz Kanādu, šāda veida nosacījuma nav. Kanādieši drīkstēs pārdot Eiropā tikai tāda standarta gaļu, kurā nav hormoni, kas atbilst tiem standartiem, kas ir piemēroti Eiropā, un arī komisijas mandātā. Un komisija ir tā, kas šīs sarunas, ved un
debatē tieši ar otro pusi. Viņiem neviens nav devis nekad mandātu pazemināt Eiropas standartus. Līdz ar to šeit ir pietiekami lielas drošības garantijas. Ir arī citas, teiksim, šaubas par to, ka varbūt tās kaut kādā veidā tiks ierobežota Eiropas valstu demokrātija, jo tiks izmantotas arbitrāžas tiesas. Mums ir jāatcerās, ka Latvijai šādi līgumi par arbitrāžas tiesām ar ļoti daudzām valstīm ir jau noslēgti 20 gadus atpakaļ. Tie ir daudz sliktāki salīdzinot ar šiem arbitrāžas tiesas piedāvājumiem, kas ir iekļauti šāda veida tirdzniecības līgumā, bet pat esot sliktākiem, šie līgumi nekad nav apdraudējuši ne Latvijas intereses, ne Latvijas vidi, ne Latvijas veselības sistēmu, ne arī Latvijas demokrātiju. Ja jau mēs nespējām redzēt briesmas tajā laikā ar šiem veciem līgumiem, es nekādā veidā neredzu, kā modernāks līgums spētu kaut kādā veidā apdraudēt vai nu mūsu demokrātiju, vai arī mūsu sabiedrības, teiksim tā, vitālās intereses.